Jau vairākas nedēļas viens no aktuālākajiem jautājumiem Ikšķeles novada pašvaldības dienas kārtībā ir darbs pie nozīmīga plānošanas dokumenta. Aizvadītas jau vairākas darba grupu diskusijas par Ikšķeles ilgtermiņa attīstības programmas izstrādi un dalībnieki vienojušies par galvenajām nostādnēm. Šeit stratēģijā strādājot grupās, kopā iedzīvotājiem mums un pašvaldības cilvēkiem, mēs jau redzam, ka Ikšķele kā novads ir mazliet Rīgas guļamrajons, un te ir un būs visticamāk vairāk tā dzīvošanas funkcija nekā strādāšanas funkcija. Ja mēs brauksim strādāt uz Rīgu vai uz Ogri, vai arī, arī tāpat ogrēnietis visticamāk brauks vai var pārcelties uz šejien dzīvot un strādāt Ogrē, jo darba vietas būs lielākā centrā. Tas tā parasti ir. Lai mēs zinātu, kā attīstīt novadā tieši teritoriālā ziņā, kas ir nepieciešams, tad ir jāzina, tagad mums tieši tiks izstrādāts teritorijas plānojuma jauns, cik ir pienācis laiks vienkārši no likumdošanas viedokļa. Un, ko viņā iekļaut, kādus objektus, kādas tās, vai paplašināt abūs teritorijas, vai tieši vairāk paredzēt kādas zaļās teritorijas pilsētā. Kaut gan reģionālā reforma nemainīja Ikšķeles novada teritoriju, pēc rajona posma likvidācijas pašvaldībām tika deleģētas vairākas funkcijas, kuru izpildi šobrīd apgrūtina gan neskaidrība valsts līmenī, gan finansējuma trūkums, norāda Ikšķeles novada pašvaldības priekšsēdētājs Indulis Trapiņš. Attīstības programma tās sakārtos, un vadoties pēc plānošanas dokumenta varēs gan piesaistīt Eiropas struktūra fonda finansējumu attīstībai, gan optimāli sastādīt pašvaldības budžetu. Līdz ar to mums ir ļoti būtiski plānot pašvaldības administrācijas struktūru. Un tas nozīmē šī struktūra, lai vairāk optimālāk varētu un labākā kvalitātē sniegt šos pakalpojumus Ikšķeles novada iedzīvotājiem. Un šajā struktūrā ir arī jāsaredz tie vājākās vietas, patreizējā pašvaldības administrācijā vai administrēšanā vai izpildu varā. Un šeit arī šie izstrādātāji arī sniegs tādu neatkarīgu redzējumu. Pamatakcents attīstības programmā būtu jāliek uz novada infrastruktūras sakārtošanu, uzskata Trapiņš, pamatojot to ar aizdītajos gados novērojamo iedzīvotāju pieplūdumu Ikšķelē un paplašināto privātmāju būvniecību. Programma tiks izstrādāta 12 gadus ilgam periodam, paredzot un plānojot nākotnē vēlamās lietas un uzburot vīziju, kādam novadam vajadzētu izskatīties. Mums ir jābūt vienmēr mazliet ideālistiem, jo citādāk jau nemaz nevar plānot. Ja mēs neticēsim un nedomāsim par to, kā mēs gribam veidot dzīvi labāk, tad arī nekas nepiepildīsies. Ja mēs runājam par sapņiem, ja mēs nesapņojam, tad ir bēdīgi. Un šis savā ziņā ir sapnis, kurš pēc tam jāpiepilda ar konkrētām rīcībām, konkrētām darbībām. Darbs norisinās cieši sadarbojoties pašvaldībai un iedzīvotāju darba grupām. Projekta izstrādātāji norāda, ka Ikšķeles pašvaldībā salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem novērojama liela iedzīvotāju atsaucība. Interesanti savas idejas un redzējumu par Ikšķeles novadu joprojām var iesniegt pašvaldībā, aizpildot pieejamo anketu. Dācis Trabotska, Zanda Tereško, Ogres televīzija.